Mīļie debes Tēvs, paldies Tev tiešām, Kungs, par šo vakaru, kuru atkal Tu esi mums devis. Tiešām, Kungs, izlaies īpaši ar savu klātbūtni, īpaši ar savu žēlstību arī šajā vakarā, Kungs, tiešām uzrunā katru Tavu klausītāju sirdi, Kungs, tiešām, lai mēs tiešām saprastu Tavu vārdu, tiešām tās lietas, uz kurām Tu mūs katru gribi vadīt, uz kurām Tu tiešām katru mūs gribi uzrunāt. Tiešām es Tēvs lūdzu, lai Tavs vārds tiešām aizsniegtu katra klausītāja sirdi, Kungs, lai Tavs dzīvais paliekošais vārds tiešām Tēvs uzrunātu katru klausītāju, Kungs, no sirds dziļumiem, tiešām, Kungs, Kungs, cik Tu esi liels, cik Tu esi varens, Kungs, tiešām, Kungs, Dievs, tiešām apgaismo katru Tavu klausītāju sirdi, Kungs, katra mūsu sirdi, Kungs, apgaismo, Kungs, un tiešām pacel, Kungs, tiešām mūsu, ka mēs varam tiešām saskatīt Tavu žēlstību, Kungs, kuru mēs dažreiz neredzam, Kungs, bet Dievs tiešām apgaismo mūsu prātus, Kungs, lai mēs tiešām redzam pāri par visu, Tēvs, kā Tu darbojies, kā Tu vēlies darboties, bet katra Tava bērni, Kungs, dod mums to redzēt, Kungs, tiešām, un izlies arī par šo vakaru, Kungs, izlies. Tiešām, Kungs, un svētī šo sakarus, Kungs, svētī, Kungs, katru, un paldies arī, kad es varu runāt Tavu vārdu, lieto arī mani šajā vakarā, Kungs, kā Tu to vēlies, Tēvs. Paldies Tev par visu, ka mēs varam būt Tavā klātbūtnē, ka mēs varam būt Tavā patvērumā, ka mēs varam meklēt Tevi, ka mēs varam lūgt Tevi. Lieto mūs katru. Kungs, tiešām lieto mūs katru. Lieto Tev par godu un cilvēkiem par svētību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Nolasīšu vienu pantu, un par ko arī vēlos dalīties šajā svētrunas pirmajā daļā. Un tas viens pants būs no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas no 13. panta. Mateja evaņģēlijas 5. nodaļa, 13. pants. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Kad ielūkoju šajā pantā, likās aizdomāties. Kāpēc tad tiek teikt, ka mēs esam zemes sāls? Un ko tad nozīmē šī sāls? Un tāpēc tad par to arī šajā vakarā, šajā uzrunā. Palasot arī, ja kāds arī lasa Viljama Barklija grāmatu, kas arī ļoti apdāvināts Dieva vārdu skaidrotājs ir, tad arī palasot šo viņa doto skaidrojumu un arī to, ko Dievs man lika šovakar teikt, tad iedalīju 3 punktos par šo sāli. Un ļoti interesanti arī bija uzzināt, kā bija senatnē, ka senatnē sāls maksāja ļoti dārgi. Ja mēs tagad ieejam veikalā, paskatāmies veikala plauktos, nu nav nemaz tik dārgi. Kaut kur ap 30 centīmiem varbūt lētāk, varbūt vairāk. Tas nav tik būtiski varbūt, bet šajos laikos ļoti lēti, bet senatnē tas maksāja ļoti dārgi. Ļoti dārgi. Un romiešiem bija paruna, nav nekā labāka par sauli un sāli. Ļoti interesanta romieša paruna. Nav nekas labāks par sauli un sāli. Jēzus laikā cilvēki izdalīja 3 sāls īpašības. Un pirmā šī sāls īpašība, sālis saistīja ar tīrību. Arī ļoti interesanti to bija uzzināt, ka sāls
arī kalpoja kā tīrībai. Romieši teica, ka sāls ir vistīrākais savienojums pasaulē. Sāls kalpoja kā viena no visvienkāršākajiem upuriem dieviem, kas sāli upurēja kā upuri dievam. Un arī jūdi vienmēr pienesa upuri kopā ar sāli. Tātad, ja kristietis ir zemes sāls, tad viņam jābūt tīrības paraugam. Un tad atkal katrs varam lūkoties uz savu dzīvi. Cik mēs esam katrs paties, cik katrs mēs esam tīri, garīgi, cik mēs katrs esam spodri, cik katram mums ir ticība, kādā mērā, kādās robežās, tiešām. Un tāpēc arī var salīdzināt ar sāli, lai mēs tiešām būtu šī patiesā zemes sāls, bet nevis kā teikt, ka tā vairs, nevis kā teikt, tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Ja tiešām vai nav tā, ka reizēm mēs tiekam samīti, ka mēs vairs neizprotam šo lietas būtību, kādēļ mēs esam radīti šajā pasaulē, ar kādu mērķi, ko tad Dievs grib no mums, lai mēs darām, lai mēs tiešām būtu šī zemes sāls, lai mēs tiešām nestu šo Dieva gaismu apkārt esošajā pasaulē, lai mēs tiešām arī šo spožo gaismu iededzinātu bezcerīgos sirdīs, nomāktos sirdīs, tiešām, lai mēs būtu kā zemes sāls, kas tiešām ietu apkārt, darīdami labu, kā Jēzus staigāja apkārt pa visu pasauli, darīdams labus, dziedinādams un piedodams grēkus, šķīstīdams, mazgādams no visiem grēku traipiem. Tiešām Dievs ir varens un caur savu dēlu ļoti daudz darbojies. Pasaule, kurā mēs dzīvojam, nepārtraukti pazemina savas prasības pret cilvēku, godīguma, pret cilvēku. Kā mēs redzam, ka pasaule ir ļoti zema, ja tā var teikt, ka mēs arī titrēt pasaulē jūtam pazemoti. Un kad arī nesaprotam šo godīgumas mērauklu, šo mērauklu pret cilvēku attieksmi, pret savu darbu, ka mēs arī neizprotam šo apzinīguma mērauklu, šo likumības normas, ka mēs nesaprotam, kas viens ar otru cīnās. Ja mums nav šī godīguma, ja mums nav šī attieksme pret savu darbu, pret cilvēkiem, šī labvēlīgā attieksme, ja mums nav apzinīgs prāts, ja mums nav likumības normas, ja mēs nesaprotam robežu, cik tālu varam iet, tad tiešām mēs pasaulē tiešām esam zemi. Un var teikt, ka mums vienā brīdī samīs ar kājām. Vienkārši pasakot, samīs mūs ar kājām vienā dienā, ka mēs vairs nekam nederēsim, nekam. Ka būsim ārā izmetami pasaulē. Jo, kā tiek teikt Dieva vārdā, esi vai nu augsts, vai nu karsts, remdenot Dievs izspļaut no savas mutes. Tad tiešām, vai tu esi šis augstais, vai šis augstais, vai karstais, bet remdenais nedar Dievam.
Kristietim ir jāpastāv par savas valodas, savas uzvedības, par savu domu, absolūtu tīrību. Ka, ja mēs esam kristieši, tad tiešām tam mums ir jādomā, ko mēs sakam ar savu muti, ko mēs runājam, kādi vārdi nāk no mūsu mutes ārā, kāda ir mūsu uzvedība, kādas ir mūsu domas, ko mēs runājam savu brāļu un māsu starpā, ko mēs runājam draudzē, ko mēs runājam darbā, ko mēs runājam uz ielas. Ka ļoti svarīgi, ka mums ir savas kristīgās ētikas normas, ja tā var teikt, ka mēs tiešām veidojam sevi tiešām tīkamus, kā Dievs to vēlas, lai mēs būtu tīkami par slavu, par godu Dievam. Kristietis nekad nevar atkāpties no absolūtas godīguma normas, ka mēs nevaram atkāpties no šī godīguma, ko Dievs vēlas, lai tiešām lai būtu mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs, un arī citu brāļu un māsu, un ne tikai brāļu un māsu, bet arī, lai mēs tiešām arī saprastos ar visiem apkārtējiem cilvēkiem, pie kuriem Dievs mūs arī sūta. Kristietis nevar viegliprātīgi atļauties pazemināt likumības normas pasaulē, kurā lielu pilsētu ielas pilnas ir ar visdažādākiem vilinājumiem. Īpaši jau runājot par Rīgu, ejot pa ielu, varam daudz sastapt, gan bārus, gan klubus, gan daudzas citas vietas, kur Dievs negrib, lai iet. Pat bieži kristieši krīt un aiziet uz visādām ballītēm, uz visādām izpriecām, kas nav Dievam par godu. Kristietis nevar atļauties nepiedienīgus jokus, kas bieži sastāda sarunas lielāko daļu. Arī bija ļoti interesanti uzzināt šo faktu, ka mēs nevaram atļauties visu laiku runāt nepiedienīgus jokus, kas sastāda sarunas lielāko daļu, ka mēs varbūt norunājam 2 stundas kādus jokus, ka tur nav nekāda vērtība. Bet labāk tajā 2 stundu laikā kādam par Dievu mīlestību pastāstīt. Kristietis nevar aiziet no visa pasaulīgā, bet viņam ir jāvar, kā teicis Jēkabs, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu, ka mēs nevaram aiziet no visa pasaulīgā, bet viņam ir jāvar, ka mums ir jāvar sevi pasargāt no pasaules neapgānītu, kā tiek teikts Jēkaba 1. nodaļā 27. pantā, Jēkaba 1:27. Otrais punkts par sāli. Senatnē sāli plaši pielietoja produktu konservēšanai. Arī ļoti interesanti. Un sāli plaši pielietoja produktu konservēšanai, lai novērstu pūšanu. Sāls pasargā no bojāšanas un sairšanas tādēļ, lai kļūstam par zemes sāli, kristieša ietekmei un dzīvi ir jābūt auglīgai un atsvaidzinošai, ka mums ir jābūt auglīgiem un atsvaidzinošiem, atspirgušiem Dieva žēlstībā. Visiem zināms, ka vienu cilvēku klātbūtnē ir viegli būt labam, bet otru sabiedrībā tā vien gribas palaist vaļīgāk savas prasības. Ka mēs ar kādu saprotamies, ar otru nesaprotamies, ka mēs
vienu sabiedrībā runājam labas lietas, apgriežamies aiz muguru, aizejam pie kādiem citiem draugiem, varbūt ne pie kristiešiem, varbūt pie pasaulīgajiem, un sākam runāt par nečītriem jokiem, par nečītriem stāstiem. Turpretī otru sabiedrībā pat galvā neienāktu doma viņiem stāstīt šādas lietas. Kristietim ir jābūt sabiedrības attīrītāju elementam un jāpasargā no sabojāšanas cilvēkus, kuru sabiedrībā viņš vai mēs uzturamies, ka mēs ejam apkārt, mēs jau redzam, kāda sabiedrība ir katrā nostūrī, ka mums ir jācenšas šos cilvēkus pasargāt, runājot, liecinot, un arī izvest no šīs ļaunās sabiedrības ārā šos ļaudis, kur viņi patreiz vai vēlāk atradīsies. Viņa klātbūtnē nevar būt vietas samaitātībai un jāveicina tas, lai pārējie būtu priekšzīmīgi, ka mums tiešām ir jālūdz, lai Dievs tiešām atbrīvo un pārveido, lai mēs būtu brīvi no šīs no šīs samaitātības, un lai mēs būtu priekšzīmīgi savā valodā, savā uzvedībā, lai mums būtu šīs kristīgo ētiku normas, šie priekšzīmība Dievu priekšā. Trešais punkts, kam kalpoja šī sāls, par ko tiek teikt Mateja evaņģēlija 5. nodaļā 13. pantā. Pat galvenais sālī ir tas, ka sāls ēdienam piedod garšu, kā arī mēs ēdam ēdienu, gribam piebērst sāli, lai ir garšīgāk. Cit varbūt pārsāla un beigās nevar ieēst šo ēdienu. Ēdienas bez sāls tā ir šausmīgi, bezgaršīga un pat apšķebinoša lieta, ka citreiz nevar ēst, ja nav bezgaršīgs. Kristietība dzīvei ir tas pats, kā sāls ēdienam. Kristietība piedod dzīvei garšu. Traģēdijas slēpjas tur, ka cilvēki kristietībā tik bieži redz kaut ko pavisam pretēju. Viņi uzskata, ka kristietība traucēja dzīvot. Un kā jau arī piemērs, ko arī saka amerikāņu tiesnesis Olivers Vendels Holms, saka, es varētu pieņemt garīdznieka amatu, ja vien daži man pazīstami mācītāji neizskatītos kā abedīšanas biroja īpašnieki. Tam atbilstoši neizskatītos, kā arī tiek teikt, ka mēs nevaram vienmēr staigāt šajās tumšajās drēbēs, šajās melnajās drēbēs visu laiku, kas arī ļoti daudz iespējo mūsu emocijas, mūsu prātu, tāpēc, ka mums tiešām ir jābūt gaišiem, pirmkārt jau savā sirdī, arī savā apģērbā un visās normās, uz ko Dievs mūs katru māca un pamāca. Un kā arī saka Luis Stevensons savā dienas grāmatā, kā viņš raksta, šodien es biju baznīcā un manī nav palikusi varas nospiestības sajūta. Cilvēkam sevī no jauna ir jāatklāj kristīgās ticības rītausmas mirdzums. Ka tiešām, ka mēs esam varam būt laimīgi, ka mēs varam meklēt Dievu, ka mums tiešām ir jāsaglabā arī miers šajā saplosītajā pasaulē, ka mums ir jābūt mieram. Ka mums ir jābūt mieram šajā arī saplosītajā, nospiestajā, drūmainajā pasaulē. Ka mums kā kristiešiem ir jābūt dzīves priecīgiem. Ka mums ir jābūt gaišiem, patiesiem. Ka mums ir jānes šī dievdotā gaisma arī tālāk. Lai kur arī kristietis būtu, viņš ir kā zemes sāls.
Mēs esam šī dotā zemes sāls, kuriem ir jāiztaro prieks, ka mums ir jāiztaro šis prieks, ka Jēzus saka kā Jēzus saka tālāk. Kā Jēzus saka tālāk, ka ja sāls zaudē savu spēku, tad tas ir izmetams un ļaužu samīdīšanai, kā jau es teicu, ka mēs paliksim nenozīmīgi, ja mēs iesim pretēji Dieva nospraustam ceļam, Dieva nospraustajiem likumiem. To ir grūti saprast, jo sāls nezaudē savu garšu un sāļumu. Ja kristietis nav izpildījis to uzdevumu, kas ir viņa kā kristieša sūtība, viņu gaida nelaime un bojāeja. Tik ļoti smags vārds, ja mēs nepildam šo Dieva likumu, šo Dieva uzdevumus, kā tiek teikt, grēka alga ir nāve, tad mūs tagaidīs šī nelaime un šī bojāeja. Un tiešām mums ir jābūt par zemes sāli. Un ja mēs un ja mēs neesam savā garīgajā dzīvē tīri, ja mēs šo tīrību neattīstam, ja mēs šo mirtumu nespodrinām, kurā mums ir jāstaigā tīrībā, mirdzamā un arī jānes tas tālāk, tad mēs pret sevi pavēršam nelaimi. Un tas ir grēks. Tas ir posts, tā nav vairs svētība, bet tas ir tiešām bojāeja. Un lai Dievs tiešām palīdz, ka mēs katrs varam ieskatīties savā sirdī, ka mēs katrs varam ieskatīties savā dzīvē un tiešām par visu lūgt Dievu, lai Dievs tiešām nāk šajā vakarā, lai Dievs tiešām nāk un izmeklē mūsu sirdis, mūsu garu, lai mēs tiešām būtu šī spožā sāls, kas tiešām ietu, kas tiešām uzrunātu šajā pasaulē šos visus ļaudis. Un tiešām, lai mēs teiktu par Dieva mīlestību, par Dieva lielo un par lielo un neizmērojamo žēlastību. Tiešām, mīļais debes Tēvs, paldies Tev par šo Tavu vārdu, kungs, par Tavu vārdu patiesību, kungs. Tiešām dod, lai mēs tiešām izvērtētu, Tēvs, tad savu dzīvi, Tēvs, kungs, kādu mēs esam, kungs, tiešām dod mums katram lūkoties uz sevi, kādu mēs esam, kungs. Un tiešām, kungs, attīri, šķīstī, mazgā mūs katru, kungs, tīru, baltus podrus, kungs, lai mēs tiešām lūkojamies uz Tevi, uz Tavu žēlstību, uz Tavu mīlestību, kungs un Dievs. Svētī, Tēvs, katru. Svētī, kungs. Svētī un palīdi, kungs. Svētī. Svētī, kungs, un tiešām dod, lai mēs katrs sastopamies ar Tevi. Lai mēs tiešām pārdomājam savas dzīves, lai mēs iztīrām savas sirdis, lai mēs atbrīvojamies no grēka, no visām grēka traipiem, kungs un Dievs. Svētī un palīdzi, un apgaismo mūs katru, un svētī, un pavadi mūs katru šajā vakarā, un svētības vārdi. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem.